Ja jūs interesē atvērt demo kontu ar Podsket Option, esat nonācis īstajā vietā. Šodienas video es jums soli pa solim parādīšu, kā atvērt bezmaksas demo kontu un kā izmantot platformu. Aprakstā jūs atradīsiet saiti uz brokeri, kas ļaus jums saņemt 50% depozīta bonusu. 1. Solis. Dodieties uz brokera tīmekļa vietni. Šeit jūs atradīsiet visu svarīgāko informāciju par ieguldījumu nosacījumiem. Īsumā brokeris piedāvā minimālo depozītu no $50, iespēju kopēt tirgotājus, signālus, bonusus un bezmaksas demo kontu. Lai atvērtu kontu, vienkārši aizpildiet veidlapu labajā pusē. Šeit ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja vēlaties izmantot ātrāku metodi, reģistrējieties, izmantojot Facebook vai Google. Apstipriniet reģistrāciju ar pogu. 2. solis. Pēc konta atvēršanas jūs automātiski tiksiet pārcelts uz platformu. Parādīsies apsveikuma ziņojums, kas iepazīstinās jūs ar to, kā izskatās tirdzniecība demo kontā un iepazīstinās ar to, kā sākt pelnīt naudu, tirgojot bināros variantus. Jūs soli pa solim iziet pamācību, kas jums parādīs, kā izvēlēties ieguldījumu instrumentu, kā iestatīt tirdzniecību un kā atvērt pozīciju. Viss process ir ļoti vienkāršs. 3. solis. Lai atvērtu savu pirmo tirdzniecību, pārliecinieties, ka izmantojat demo kontu. Pēc tam izvēlieties aktīvu no kreisajā pusē esošā atlasītāja. Jo lielāka atdeve, jo vairāk naudas jūs nopelnīsiet, ja jūsu prognoze būs pareiza. Labajā pusē ir rīkojumu konfigurators. Šeit jūs iestatāt derīguma termiņa beigas, ieguldījuma summu un apstipriniet lielāka vai mazāka darījuma atvēršanu. Ja prognoze būs precīza, dažu sekundžu laikā jūs nopelnīsiet līdz pat 95%. Ja kļūdīsieties, jūs zaudēsiet 100% no ieguldītās summas. Daudzi profesionāli tirgotāji iesaka ieguldīt ne vairāk kā 5% no jūsu depozīta. 4. solis. Lai izmantotu sagaidīšanas bonusu, vienkārši noklikšķiniet uz dzeltenās pogas ekrāna augšējā labajā stūrī. Tādējādi tiks sākts jūsu 1. depozīta veikšanas process. Šeit jums ir jāizvēlas depozīta metode, jāizvēlas depozīta summa un jāapstiprina maksājums. Atcerieties, ka jums ir nepieciešams pārbaudīt savu kontu, ja vēlaties iemaksāt naudu ar karti. Ja jums nav verificēta konta, varat veikt iemaksu, izmantojot kādu no pieejamajiem tiešsaistes makiem vai kriptovalūtu makiem. 5. solis. Agrāk vai vēlāk ir pienācis laiks izņemt naudu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams verificēt savu kontu. Kreisajā pusē ir profila cilne, kurā jāaizpilda jūsu dati un dzīvesvieta. Pēc tam šie dati ir jāapstiprina, nosūtot personas apliecības vai autovadītāja apliecības fotoattēlu, bet adrese jāapstiprina, nosūtot elektrības rēķina fotoattēlu. Verifikācija aizņem dažas dienas, un, kad viss ir apstiprināts, jūs varēsiet atslēgt iespēju veikt iemaksu ar Visa un Mastercard kartēm. Jūs varēsiet arī izņemt naudu. Es ceru, ka šis video bija noderīgs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka izvēles bonus ir pieejams tikai tad, ja atverat kontu, izmantojot aprakstā norādīto saiti. Pretējā gadījumā šis piedāvājums jums nebūs pieejams. Paldies, ka noskatījāties, es aicinu jums patikt video un abonēt manu kanālu. Līdz nākamajai reizei!